Mūsu saimniecība nav liela. Nodarbojas ar augkopību un lopkopību. Aptuveni 4000 hektāru zemes. Kalte mums darbojas kopš 2016. gada. Alternatīvo siltuma avotu uzstādījām 2018. gadā. Bet sākumā tā darbojās ar ko? Ar gāzi. Ar gāzi. Kāpēc pārgājāt uz citu kurināmo? Mēs izveidojām veselu sistēmu pārējai uz alternatīvo kurināmo. Uzbūvējām granulu cehu un visu saimniecību pārvērtām uz granulām. Tas ir visi apkures katli, visa saimniecība tiek apsildīta ar granulām. Tas bija pārdomāts solis, pāriet visiem uz alternatīvo kurināmo. Kad viss apledoja, tur karājās tādi ledus gabali, tie krita lejā, bojāja krānus un pārrāva kabeļus. Tas ledus bija no kā? No tvaika? No tvaika. Augstpusē bija pat metru bieza ledus kārta. Kad tas sāka krist, tad lika dēļus, lai ledus atlido tālāk un neko nesabojā. Kāds bija vidējais kurināmā patēriņš? Vidējais kurināmā patēriņš bija 2,2 kg granulu uz 1 tonprocentu. Normālos laikapstākļos stabilās rudens dienās. Mēs žāvējām arī pie mīnus temperatūrām. Tad kurināmā patēriņš nedaudz pieauga, jo bija ļoti augsts, līdz mīnus no 15 līdz 18 grādiem. Tad patēriņš pieauga par noteiktu procentu. Patēriņš var atšķirties ne tikai no temperatūras, bet arī no granulu kvalitātes. Jā, no granulu kvalitātes. Ar iepirktajām granulām, stabilām priežu granulām, patēriņš ir viens un ekonomiskāks nekā ar mūsu pašu granulām, kuras tagad sākam ražot. Tur ir cits šo granulu patēriņš. Mēs izmantojam visu koksni, kas mums ir pieejama. Kādu koksni mums atved, no tās arī ražojam granulas. Šī ir operatora telpa, kur sēž operatori un no kurienes viņi vada šo procesu. Neliela mini laboratorija. Viss ir datorizēts, visus procesus redzam datorā. Kāda ir kaltes produktivitāte? Aptuveni no 350 līdz 400 tonnas, atkarībā no produkta un mitruma. Tas ir kviešiem? Jā, kviešiem. Diennaktī? Diennaktī. Bet cik tā var izžāvēt kukurūzas? Mēs žāvējām no 300 līdz 350 tonnām. Tas pie kāda mitruma? Viss atkarīgs no mitruma. No 16% līdz 14% mitrumam mēs žāvējām 350 tonnas. Un tas ir tikai 2%? Jā, 2%. Bet ja žāvēt no 30%? No 30% mēs neesam žāvējuši, paldies Dievam. Mēs žāvējām no 25%. Tad produktivitāte bija līdz 200 tonnām, kalte un alternatīvais enerģijas avots. Nesen pabeidzām kviešu sezonu. Tā tas tagad pie mums izskatās. Vai tagad kaut ko žāvējat vai nē? Nē, tagad izkraujam ziemājus, kraujam vasaras kviešus, žāvēsim. Arī kviešus žāvējat? Šis gads bija tāds, ka žāvējām visu, sākot no rapša un kviešiem. Kas būs tālāk? Soju, kukurūzu, saulespuķes žāvēsim. Pagājušajā gadā žāvējām visu, gan saulespuķes, gan kukurūzu, nedaudz kviešu un arī soju. Kādas ir žāvēšanas izmaksas ar gāzi, ja ņemam? 1 tonprocentam, piemēram. 1 tonprocentam nepieciešami 1,1 kubikmetri gāzes. 1 tonprocentam granulu nepieciešams līdz 3 kilogramiem. Cik tas sanāk naudā? Cik maksā 1 kubikmetrs gāzes? 1 kubikmetrs gāzes šobrīd maksā aptuveni 0 eiro un 31 centi. Plus transportēšana noteikta fiksēta summa. Katru mēnesi mēs maksājam apmēram 78 eiro par transportēšanu. Neatkarīgi no tā, vai izmantojam gāzi vai neizmantojam. Un vēl visi pavadošie izdevumi, lai gāze nonāktu līdz kaltei. Skaitītāja pārbauda katru gadu, ieejas kontrole. Tas arī veido diezgan lielu summu. Bet kā tad sanāk? Ja 1 kubikmetrs gāzes maksā 0 eiro un 31 centi, cik tad maksā granulas? Granulām šobrīd ir piedāvājums apmēram 94 eiro ar PVN. Mēs ne no kā neesam atkarīgi. Lai tagad palaistu gāzi, arī vajag daudz ko izdarīt uz noteiktu periodu. Bet šī ir tirgus cena. Mums ir sava granulu ražotne, savs mežs, sava sagatavošana. Mums pašizmaksa sanāks daudz zemāka. Vai jūs paši sev gatavojat granulas? Turpretī ir granulu cehs, un mēs paši sev ražojam granulas. Kāds diametrs, kādas matricas jums ir? Mums ir 8 matrica. Dažāda koksne. Alksnis, priede, papele. Tas ir viss, kas mežā nav vajadzīgs, tiek pārstrādāts granulās. No kādām granulām ir vislabākās? No ozola ir vislabākās granulas. Tās patērējas mazāk. Tā kā mums iet gan papele, gan viss, kas mežā nav vajadzīgs, tad mums sanāk 4 kilogrami. Ja tās būtu ozolkoka granulas, tad pietiktu ar 1,5 kilogramu.
Cik daudz graudu jūs pāržāvējat sezonas laikā? Pagājušajā gadā mēs pāržāvējām 6000 tonu kukurūzas, rapša apmēram 1000 tonu šajā gadā un ap 600 tonu kviešu. To jau esam pāržāvējuši šajā gadā. Kāpēc jūs nolēmāt uzstādīt tieši šo cietā kurināmā katlu, tieši šī ražotāja? Mēs braucām, skatījāmies, šis mums ir otrais katls. Jums ir vēl viens? Nē, mums pirmais katls bija ar siltummaini. Pats pirmais, laikam, tas bija šī paša ražotāja. Tas, laikam, bija vienīgais tāds eksemplārs. Mēs to uzstādījām, ar to nostrādājām 2 sezonas. Mēs gājām uz šo soli apzinoties, ka granulu patēriņš būs daudz lielāks. Viņi izstrādāja jaunu katlu, mēs par nelielu piemaksu nomainījām. Noņēmām siltummaini, uzstādījām attīrīšanas filtru. Tas kļuva ekonomiskāk, granulu patēriņš samazinājās. Zemākas temperatūras, mazāki zudumi. Siltummainī bija lielāki siltuma zudumi. Ne ļoti lieli, bet lielāki. Viņu līnijā sākumā bija tikai modeļi ar siltummaini. Pēc tam viņi sāka attīstīties un izstrādāja modernāku katlu, kurā ir vienkārši gaisa filtrācija no pelniem un visa pārējā. Tātad tagad faktiski sadegšanas gāzes nenonāk graudos. Sadegšanas gāzes nenonāk produktā. Un mēs nodarbojamies ar bioloģisko lauksaimniecību. Mūsu bioloģiskā produkcija tiek eksportēta uz ārzemēm. Tiek veiktas visas analīzes ārvalstu laboratorijās, un nav nekādu vielu, kas pēc žāvēšanas varētu palikt graudos. Jo arī uz siltummaini mēs gājām apzināti, lai nekas nepaliktu. Pamēģinājām šo variantu, tas mūs apmierināja, un mēs pie tā arī palikām. Cik cilvēku apkalpo kalti? 2. Operators un operatora palīgs, tas, kurš staigā apkārt, slauka un pieber granulas. Vai darbības princips ir sarežģīts? Nē, darbības princips nav sarežģīts. Viņi no rūpnīcas ieprogrammē visus nepieciešamos parametrus, un tas automātiski izvēlās režīmu, kas tam ir vispiemērotākais darbam. Mēs uzstādām nepieciešamo temperatūru, bet katls pats izvēlās režīmu, kurā strādāt. Tam ir savs ekonomiskais režīms. Kāpēc izvēlējāties tieši šo ražotāju? Mēs skatījāmies daudzus citus variantus, bet šis mums patika vairāk. Ar ko tieši? Pirmkārt, viņu serviss. Pēc jebkura zvana viņi atbrauc, atsaucas, ātri un uzticami. Vismaz pagaidām lielu un nopietnu bojājumu nav bijis. Mums tas bija viens no pašiem pirmajiem. Un pats pirmais, tāpēc mums par to nav nekādu sūdzību. Kāda apkope tam nepieciešama? Vai katru dienu jāveic tīrīšana vai kaut kas tam līdzīgs? Viņi iesaka mums tīrīt katru dienu, tur, kur ir pelnu atdalītājs. Mēs pelnus tīrām reizes 2 dienās. Maiņas laikā cilvēki piecēlās, ieslēdza uzturēšanas režīmu, iztīrīja. Tas aizņem no 15 līdz 20 minūtes un pēc tam turpina strādāt. Kāds ir tā darbības princips? Virpuļdeglis, kas aizdegās, siltais gaiss paceļas augšup. Virpuļošanas rezultātā visas sīkās daļiņas tiek iegrieztas un nosēžas kamerā, bet siltais gaiss tiek ievilkts kaltē. Cik daudz elektroenerģijas tas patērē? Tas patērē apmēram 3 kW elektroenerģijas. 2 elektromotori, gaisa padevēji un gliemeža transportiera padevēji. Viens motors ir 1,5 kW un otrs arī 1,5 kW. Ar ko jūs to piekraujat? Manuāli. Viņi mums piedāvāja uzstādīt lielāku bunkuru, lai varētu piekraut ar traktoru, bet operatori teica, kad naktī strādā, nāk miegs. Ik pēc 40 minūtēm iziet ārā, iemet 20 spaiņus un miegs pāriet. Tāda kā iesildīšanās, jā? Viņš saka, mēs zinām, ka pēc 40 minūtēm jāpieber, tāpēc gulēt negribas. Bet ja būs liels bunkurs, mēs aizmigsim vai vēl kaut kas notiks. Pēc izskata tas ir diezgan kompakts, praktiski neaizņem vietu. Vai jaudas pietiek jūsu kaltei? Jaudas pietiek, pat ir zināma rezerve. Mums gāzes deglis ir 2,2 megavati, bet šis katls izvelk apmēram 2,5 megavati. Arī elektronika atrodas turpat? Elektronika atrodas blakus katlam, tur iet tikai dublējošās ierīces. Operators visu redz monitorā? Nē, tur ir uzstādīta dublējoša ierīce, pēc kuras operators iziet ārā. Tā dublē galveno sistēmu, un pati kalte, protams, arī visu rāda. Daži sensori, var teikt, dublē viens otru. Drošības sistēma darbojas, tā pati savienojās automātiski, viss signalizē, viss darbojas droši. Kādi bija tādi nopietni bojājumi, pēc kuriem vairs nevarēja strādāt? Pats nopietnākais bija tas, ka uz gadu atstāja granulas un nācās tās vilkt ārā, jo tās bija izšķīdušas, no mitruma izmirkas. Tā nav katla problēma? Nē, tā nav katla problēma, bet tas bija pats nopietnākais, kas notika. Nekas nopietnāks mums vēl nav gadījies. Kad izvēlējāties, kādus citus ražotājus vēl apsvērāt?
Bija ražotāji no Vinnicas, neatceros nosaukumu. Mēs izbraukājām visu Vinnicu, apskatījām viņu katlus. Mums nepatika viena lieta. Tur bija atklātas liesmas gabals, kur no katla uz attīrīšanas zonu iet uguns, deg liesma un lido dzirkstelis. Viņiem katla darbības princips ir līdzīgs, bet tā kā mēs redzējām atklātu liesmu, direktoram tas nepatika. Un mēs palikām pie šī katla. Aizbraucām, apskatījāmies, mums to palaida zem atklātas debesis, mēs pastaigājām apkārt, nolēmām pamēģināt, pamēģinājām, un tas pie mums arī palika. Vai tam ir kādi elementi, kas ar laiku jāmaina? Es zinu, ka dažiem katliem pārmūrē, maina ķieģeļus, restes izdeg. Restu nav. Pārmūrēt, mēs to pārmūrējām. Varēja arī nepārmūrēt, bet tā kā mēs mainījām siltummaini, It kā tehnisko apkopi uztaisījāt. veicām nelielu tehnisko apkopi. Tas jau ir 2. gads, un akmens ir kā jauns. Neko redzamu, ka to vajadzētu remontēt, mēs vēl neesam pamanījuši. Vai to var apskatīties? Var. Redzat, tas ir pēc darba. Puiši vēl nav iztīrījuši pēc darba. Kas tās ir par aizbīdņiem apakšā? Tā jau ir virpuļdeglis. Tas iegriež gaisu. Tam apakša ir metāla? Jā, apakša ir metāla. Tur iekrīt granulas, tās tiek iegrieztas kā virpulī, liesma griežas pa apli un silda iekšpusi, bet putekļi pa apli nosēžas kamerā. Un te tad tīrāt? Jā, no turienes iztīrām pelnus reizi 2 vai 3 dienās. Viņi iesaka katru dienu, bet mēs neesam tik paklausīgi. Bet pat ar tādu pieeju tas tik un tā darbojas. Darbojas. Lūk cilvēks, kurš tieši tīra un pieber. Federovičs, vai ir sūdzības par katlu? Nē, nav. Šis katls nav slikts. Tas pirmais, kas mums bija. Tur vairāk granulu aizgāja. Vairāk granula aizgāja, jo tur tas vairāk aizturējās, bet šīs deg ļoti labi. Tur bija lielāks patēriņš. Lielāks kurināmā patēriņš, līdz ar to vairāk pelna. Un vairāk pelnu nozīmē, ka biežāk jātīra. Ja mazāk tīra, tad vēl vairāk jāiztīra. Kā jūs domājat, cik ātri tas atmaksājas šis katls? Cik tonu graudu jāizžāvē? Kā atmaksājas? Aizpagājušajā gadā, kad gāze sasniedz aptuveni 0,98 eiro par kubikmetru, tad tas tajā gadā atmaksājās vienas sezonas laikā, bet pie zemākas gāzes cenas no 2 līdz 3 sezonu laikā pie mūsu žāvēšanas apjomiem. Vislabāk būtu vispār nežāvēt, tad tas atmaksātos vēl ātrāk. Sapratu, bet šogad jūs sakāt, žāvējat gan rapsi, gan kviešus. Jā, šogad gan rapsi, gan kviešus. Tāds gads, lieti, un neviens nezina, kas būs ar kukurūzu. Starp citu, kā jūtas jūsu kukurūza? Labi, mitruma pietiek. Vai agrīnos graudaugus jau novācāt? Agrīnos graudaugus pabeidzām, palika tikai griķi. Lietus netraucēja? Traucēja, tāpēc arī žāvējām kviešus, lai pēc lietus neievilktu procesu. Daļu žāvējām, daļa izžuva pati. Tas tiek attīrīts, izžāvēts, pa augšējo transportieri aiziet uz silosu un ieberam tajā silosā, kur nepieciešams uzglabāšanai. Tāpat arī no silosa varam paņemt, attīrīt un palaist uz izkraušanu. Šeit viss ir automatizēts. Viss ir automatizēts. Nekas nav jāpārvadā, nekur nav jākāpj, nekas nav jāved ārā, viss notiek automātiski. Datorā nospied pogu, tas izvēlās vajadzīgo maršrutu un visu izdara. Kā jums tagad ir ar graudu realizāciju? Slikti. Jūs realizējat uzreiz vai gaidāt, kamēr cena pieaugs? Visi taču grib kaut ko nopelnīt. Mēs nesējam, lai vienkārši pārdotu. Mēs sējam, lai nopelnītu un šos līdzekļus kaut kur ieguldītu. Tagad ieguldām būvniecībā, būvējam fermu, paplašināmies. Kamēr ir iespēja uzglabāt, kamēr nav cenas, tikmēr uzglabājam. Ja iespējas nebūs, tad direktors kaut ko domās. Izlaist graudus caur govīm ir daudz izdevīgāk, nekā pārdot tos gandrīz par velti. Īpaši pagājušajā gadā? Pagājušais gads tikai ar to arī izglāba. Cik jums ir slaucamo govju? 900 galvas, slaucamās. Skatos, ka kalta jums ir itāļu. Itāļu, Bonfanti. Bet katlu izvēlējāties ukraiņu. Mums ir arī poļu katls uz mazās kaltes, bet tas mums īpaši nepatīk. Mums ir vēl viena maza kalte, tādiem gadījumiem, ja kaut kur nepaspējam. Tur arī ir cietā kurināmā katls? Jā, tur arī ir cietā kurināmā katls, tikai uz malkas. Katls ar siltummaini, ar eļas apvalku. Malkas patēriņš ir liels, produktivitāte zema.
Nepatika. Nu, tas ir kā rezerves variants. Ja pēkšņi kaut kas notiek, vai kāds fermeris palūdz pāržāvēt nelielu apjomu, lai lielo līniju nesmērētu, vai arī, ja ir neliels apjoms, ko vajag izžāvēt. Nopirkām staciju, uzstādījām speciāli. Elektroapgādes pārtraukumi bija ļoti lieli. Daudzi jau paši uzstādīja ģeneratorus. Var teikt, kļuvām autonomi. Vai elevatoram jaudas pietiek? Pietiek. Cik tam ir kilovatu? 150 kW. Un ar to pietiek gan kaltē, gan elevatoram? Pietiek gan kaltē, gan elevatoram. Cenšamies pārmaiņas darbināt. Ja strādā kalte, tad strādā kalte un attīrīšana. Ja vajag izkraut uz elevatoru, tad darbojas kalte un izkraujam uz elevatoru. Ja vajag papildus iekraut, tad apturam izkraušanu uz elevatoru un ieslēdzam attīrīšanu. Un ferma tāpat pilnībā darbojas uz bezpārtraukuma barošanas. Tur ir 450 kW ģenerators, lai visu fermu varētu pārslēgt. Viss pārslēdzas automātiski. Pazūd elektrība, stacija iedarbojas un viss turpina strādāt no stacijas. Fermai tas vispār ir katastrofāli, ja nav elektrības. Kā tad slaukt? Pagājušajā gadā tas mūs izglāba. Kad sākās karš, mēs sākām domāt par jaudas palielināšanu un nolēmām nopirkt staciju. Nopirkām staciju, un tad tās pēkšņi pazuda no tirgus. Visi tās izpirka. Bet mēs paspējām. Tieši mums to piegādāja, un sākās tas ažiotāžs un bums ar elektrostacijām. Un tad sākās elektrības atslēgumi.